Labvakar, skatītāji! Esiet sveicināti, un šodien mūs sagaida, manuprāt, ritīgi forša enerģiska epizode. Viņa mums būs nosacīta sadalīt divās daļās, kuru būs interesantāk, es nezinu. Bet sāksim ar svarīgāko. Pie mums šodien viesos ir viens no Latvijas basketbola izlases līderiem. Taisno no treniņa. Pat taisno no treniņa, un mēs zinām, kur viņš dosies pēc šīs sarunas. Valmierietis, vīrs, tēvs un, protams, pilnīgi traks makšķernieks Rolands Šmits. Čau, Roland! Čau. Tūlīt mēs līdz teviem tiksim, un ieskacēšu arī mazliet to, kas būs pēc mūsu intervijas. Mēs sazvanīsimies arī ar jauno Latvijas makšķerēšanas un sporta federācijas vadību. Pajautāsim par viņu mērķiem un motivāciju. Tās ir diezgan lielas izmaiņas. Un tāpat mēs sazvanīsimies ar Street Fishing Masters Europe organizatoru Robertu Valteru. Tas ir turnīrs, kas tiek organizēts Nīderlandē, tā kā arī jaunums Latvijas makšķerēšanas scēnā. Un mazliet ieskicējuši par kādu lielisku piedzīvojumu Skotijā, kur es biju pats. Pastāstīšu, kādas tur ir atšķirības, un tas varētu būt interesanti tiem, kuri meklē piedzīvojumus ārpus Rīgas ūdeņiem. Bet atpakaļ pie Rīgas ūdeņiem. Vienu faktu tavā vizītkartē es nepieminēju vēl. Reti, kurš zina, ka tu veido mānekļus. Esi sācis to darīt. Tas vēl pagaidām notiek zem galda un slepenās vietās. Un šai sakarā, pirms mēs dodam vārdu tev, mēs gribējām pateikt, pirmkārt, paldies, ka tu piekriti atnākt, jo mēs zinām, ka tādas garākas intervijas tu neesi sniedzis, man liekas, gadiem. Ja mēs augstu tiešām to novērtējam. Tiešām, kā tu paldies teici, tev liels. Par copīt parunāt jau var vienmēr, un es zinu, ka tu arī nakts vidū esi gatavs runāt par copi, bet, lai nebūtu savs runa, mums tev ir dāvana. Tā kā sāksim ar dāvanu, un lai tev paliek par piemiņu. Nezinu, kad mēs tev nākamreiz šeit dabūsim, bet lai tev paliek par piemiņu. Ne tikai šodienai, bet arī tava mānekļa biznesa pirmsākumiem. Tu nekad nezini, kur tas aiznesīs un kur tu iesi pēc basketbolas karjeras beigām. Sekundi. Kapitāli. Kurā kamerā man jārāda? Tik liela, ka nevar parādīt. Šitā ir guļamistabā jāliek. Jā, paldies liels mūsu draugam Rihardam Gromolam. Viņš palīdzēja Ļoti skaisti. šo mums uzzīmēt. Tā kā lietas sev svarīgākajā vietā. Redzēts ir. Vai ne? Kas redzēts? Bet, protams. Kur lēc viņi noliek? Labi. Tāda blakus, jā. Jau kur noliec, pēc tam neaizmirsti. Lūk, bet pie tevis zinu, ka tagad gatavojies Eiropas čempionātiem basketbolā. Kur tu esi vairāk? Basketbola zālē vai uz ūdens? Nē, tagad jau basketbola zālē. Sanāk trenēties katru dienu, gatavoties. Un tad, kad kāds brīvs brīdis ir, tad es obligāti braucu makšķerēt. Jo, es esmu prom pa lielam 10 mēnešus, makšķerēt tad es nevaru, man nesanāk. Tā kā bija Lietuvā, tad es vēl varēju pamakšķerēt, vai ne, bet tagad Turcijā, tur bija mēģinājums, bet... To mēs vēl parunāsim. Bet nebija veiksmīgs, tā kā tā, jā. Tad, viss iekavētais vasarā kaut kā jāatcīt. Man jautājums, mēs parasti epizodēs jautājumu iepazīstam skatītājiem, piemēram, daudz nezinu, kad makšķernieks esi, tad novērtēji sevi skalā no 1 līdz 10, cik tu traks makšķernieks esi. Nevis tik, cik bieži tu tiec, bet cik psiks tu esi. Jā, tā kā miezim bija 9, laikam. Es arī kaut kas tāds varētu būt, jo reāli, man sopīti ir ļoti svarīgi. Redz, skatītāji. Ļoti svarīgi, un arī tas pats, kad nav ko darīt internetā, skatos pa makšķerēšanu, visu kaut ko, visu laiku gribās makšķerēt. Un tas vienmēr tā bijis, kad tu sāki? Jau, kad maziņš atceros, kad es ar Opi gāju makšķerēt, tad viņš mani veda visu laiku. Un tad kaut kā pamazām, ka paaugos, tajos pats sākiet. Turpatās Valmierā gauja blakus. Es vasarā tā kā nebija, kad tu jauns esi, taču tik daudz treniņu nebija. Un tad jau visu laiku no rīta piecēlos, paņem spinningu, pa vienu gaujas krastu gāju līdz tiltam, spinningojot, pa otru atpakaļ. Es jau saku, tur sākās jau visu pludiņu un visu pārējo. Un tad kaut kādas gruntens, spinnings. Tad es tādu baigo laiku uz feederiem makšķerēju.
arī bija patika. Bet tad, kas iepazina Big Bait, tā bija cīši stelīt. Atpakaļceļi nav vairs, ja? Nē. Visam pārējiem putekļu virsū, ja? Jā. Nu, tur sāk, kaut kad jau gribētos arī uz feederu aizbraukt. Tomēr forši tā pasēdēt mierīgi, bet, laikam tagad tas lielās zivs tomēr ir interesantāk ķert. Un no tiem bērnības vai agrās jaunības laikiem, kad tu staigāji pa gauju, kādi ir kaut kādi lomi lielākie vai stāsti? Tur bija standarts. Standarts mazā relaks gumiņa un tās pašas 70-80 centimetrīgās līdeks. Un viss. Ko es tur vēl darīju? Tur vēl pludināju maivabols un visu šito te. Nē, bet man bija labi. Es 2,8 kg mežvīm dabūju. Uz parastā kātiņa. Tā bija cīņa. Bija forši. Bet tas ir standarta izmērs kaut kas tāds. Es visu laiku tur makšķerēju. Un kurā brīdī Big Bait ienāca tavā mānekļu kastē? Man liekas, kad es vēl biju Barcelonā, tad es sāku kaut ko redzēt, sekot. Un tad es uzrakstīju Normandam Ikmasam. Un tad aizbraucu pie viņu. Viņš man visu parādīja. Patika. Man liekas, ka pat bija sākumā tā, kad es caur viņu prasīju padomu, ko nopirkt un tā tālāk. Man liekas, ka tas bija pats sākums. Un tad, kad es atbraucu mājās, tas aizbraucu pie viņu, un tad iepatikās. Jo man nekad nav bijis tā, ka man patīk tos īstenībā tos mazos mānekļus mētāt. Es nezinu, man labāk ir uzliest to lielo mānekli, ja būs, nebūs, jo tos mazos, man... Redzot, tavas ķetnes ir rokas. Nē, es nezinu, it kā forši. Sapalrotiņu uzlikt vai nomainīt. Sapals man patīk ķert. Foreļos šūpiņu 0,3 gramu, jā. Sapals man patīk ķert. Tas man patīk. Bet jā, tā, un tad tas viss tā arī aizgāja, Kā ar Ikumas tās reizes bija? Noķēra kaut ko? Vai forši parunājāt? Nē, nenoķērām. Nenoķērām tajā reizē. Kurā Lielupē jūs bijāt? Lielupē mēs bijām. Tajā reizē mēs nenoķērām. Bet, zini, man pa lielam bija vienalga, vai tu noķer vai nenoķer, vienkārši aizbraucu, lai man parāda, pamāc un izstāst, parādīja visas mezglas, visas tā kā vajadzētu, un visādas niansītas pastāstīt. Tā kā, tas man bija pats svarīgākais, nevis tur braukt, noķert zivu, bet kaut ko iemācīties. Tad tagad vienīgais, kam tev pietiek laiks, ir Big Baits, ja, un to arī mauc ikdienā. Jā. Nē, man vēl ir sapalkātiņš, man vēl feeders tā noputējuši. Bet... Cik laika tu pavadi ārpus Latvijas gada ietvaros? 10 mēnešu sezonu. 10 mēnešu sezona beidzās, tad es esmu mājās. Un tad ir kaut kāds mazs brīdis, un tad jau atkal jāsāk trenēties, un reku tagad ir izlase, kā jau gan arī katru vasarī ir izlase. Tā. Te mājās vispār redz? Jā, protams. Mājās tā kā, zinu, visi treniņi jau notiek šeit pat Rīgā, tā kā aizbrauc notrenēties, brauc mājās pa lielu. Un ar Big Baitu, kaut kādi gadi 5 varētu būt apmēram, ne? Plus mīnus. Varbūt, jā. Un kāds tas tavs ceļš ir bijis līdz pirmajām lielajām līdekām? Rozēm kaisīts vai ērkšķiem un naglām? Sāpīgs. Ērkšķiem naglām. Es reāli biju pelnījis viņu ātrāk dabūt. Bet es dabūju 1 metru pagājuši, kad mēs ar Gati un Tomu iebraucām iekšā. Un tad es dabūju 1,12 m. Un pēc tam... Izstāst vairāk, kāda bija tā situācija, sajūta? Nē, bija kapitāli. Tur, zini, ja tu 2 gadus pa lielam neesi noķērs vai 3 pat metru. Man bija bijis kaut kādas copes tādas labas, vai ne, vai kaut kur tu piecērt un, nesaiet līdz galam, vai ne. Bet jā, tas bija tā kā, tāds tā kā, viegls palika. Atvieglojums, beidzot tas ir izdarīts. Un tagad jau, jo vienkārši līdz tam brīdim tu baigi iespringt, tā kā, vajag to metru. Zini, dabūju to metru, tad tā kā mierīgi. Protams, tāpat es turpinu makšķerēt, varbūt pat vēl trakāk, bet tas bija tāds reiz viegli sajūta, un tad jau tur vairāk neiesprings, tur metrs vai 90 vai kas tur, tad tā. Tev mērķis bija pašam viņu noķert, vai arī, braukt tiešā vairāk ar kādu, kas tev pamāca? Kāds tev bija labāk? Kurš brīdis būtu labāks ar kādu skolotāju vai vienam pašam, kā tu noķēri? Nē, tāpēc es saku, es biju ar,
ar Tomu, es tur noķēru. Protams, ka būtu foršāk, ka tu pats ne, bet tieši tagad mēs iebraucām ar tām visam, ar Garmin un iekšā, ar visām tehnoloģijām. Paskatījos, man arī tas ļoti interesē, jo tomēr tas viss priekš manīm ir ļoti labi, tāda makšķerēšana, tāpēc, ka man nav tik daudz laika, lai es varētu, piemēram, no rīta līdz vakaram tur klasikā nomētāt. Man ļoti patīk klasikā makšķerēt, bet tas tā kā, nezinu, tev beidzās vakarā treniņš, to nākamā diena, piemēram, brīvu, tad tu vari ieskriet vakarā tur līdz naktī, tur pamakšķerēt, vai ne? Tā kā tāda copa priekš manīm šobrīd ir īstenībā ļoti labvēlīga. Kā tu nonāci līdz tam šā brīža, tam tehniskajam setupam, ja tā var teikt, jo tu saki, tev patīk klasika, tu noteikti sāki arī ar klasiku, un tad lēnām, jo es mazliet zinu par taviem paradumiem, un mazliet to, ka tu netiec ūdenī, zini, ka tu kompensē, vienkārši jāpērk tās, izstāsti mazliet par savu. Tas ir zālīts. Jo es domāju, ka daudziem veikaliem tu esi VIP klients. Man jau ir tā, kad tā, ka es esmu sezonā projām, vai ne, tad tu skaties, kā visi tur makšķerē, visi tur ķer lielas zivs vai vienalga, makšķerē. Un tu sēdi un skaties, tu zini, tu arī ritīgi grib makšķerēt. Un lai tas tāda labsajūta dabūtu, un tad kaut kāds maniklīšs nopērs kaut ko tā, tās pilnās kases vēl pārbāzes, tā kā, es jau pat, nezinu, pusi pat neesmu, man liekas, izmantojis, bet vienkārši tas tāda galvai tīri, te uzreiz tāds, viss ir kārtībā. Jā, cik tev ir mānekļi mājās? 100 vai 1000? Nav tik daudz. Es jau kaut ko daudz, es arī atdevus, zini, kad kaut ko es tur redz, ka mazāk izmantoju, vai arī daudz, tur, piemēram, jaunas kaut mānekļus vienkārši atdod. Kāda jēga man turēt, mājās kādam gribās, vienkārši atdod. Bet, man ir tagad tādas, tagad es esmu piezemējies, jā. Tagad kaut kāds 5-6 kases tādas, pilnas diezgan. Un tas nozīmē, ka tu diezgan daudz arī esi testējis, un tagad esi sācis arī taisīt savējos. Kāds varbūt tev ir izveidojies priekšstats par to, cik liela nozīme ir formai, krāsai, spēlei? Kā tu viņus sarindo secīgi, kam ir lielākā nozīme? Man jau agrāk likās, ka krāsai, zini, bet paklausoties visus spečukus, tad jau laikam tai spēlē tomēr. Tā jau vajag, lai asti kaut kādu kustību vibrāciju dod, lai tas ķermenis rotē. Es tiešām nezinu, vai tur zivs māk atpazīt tās krāsas, bet man liekas, ka viņi ir kaut tās vibrācijas, un to jau visu es tā pieļauju. Un par ūdeņiem runājot, kuros ūdeņos Latvijā tu visvairāk makšķerē šobrīd? Kādreiz, es saprotu, Gauja tev ir dzimtā upe, un tagad? Tagad jau tāpat Rīgas ezeri, Lielupē kādreiz aizbrauc. Tāpēc, ka te uzreiz ātri 20 minūtes ielaid laivu iekšā, pamakšķerē, tur pat ārā nav nekur jābrauc. Te jau ir labas zivis iekšā ezeros, nav nekur to jābrauc, bet alūksne arī ir alūksne. Alūksne tas ir, tur es varētu visu laiku makšķerēt. Alūksne, jā, viņa ir tāds svētais grāls, bet es arī makšķerēt tur retāk nekā gribētos, un es tur neesmu, piemēram, metrīgu zivu noķers. Nav arī tik vienkārši visiem šķiet, ka aizbrauks un tagad noķers. Bet es domāju, ka tu vari pastāstīt vairāk par mani par alūksni, kā tev ir gājis alūksne. Tu katru gadu tur aizbrauc, vai ne? Jā. Es metru nedabūju tur. Mēs bijām ar mūsu kopīgu čomu, Linārds vārdā. Viņš, tad, kad mēs iebraucām, tad viņš dabūja 1,13 m tur. Bet, tā es tur neesmu. Tagad es biju alūksnē, tur 93 cm līdāk, un tur kaut 2 zandardi bija 71-72 cm. Tādi, jau forši. Bet tad jau nebija tajās dienās nebija copīti. Bet, jā. Tā kā, tur viss kaut kas tur. Bet parasti, ka mēs tur visi aizbraucam, tad jau tur kāds kaut ko labi dabū. Iestarpināšu, kamēr mēs paslēdzamies pienākušajā jautājumu. Skatītāji, kas ir tiešraidā šobrīd skatās, jūs droši varat uzdot jautājumu, un mēs izvēlēsimies, ja to būs daudz, lai paspētu atbildēt. Tā kā droši rakstat ne tikai par copuru, arī par basketbolu pajautāt arī Rolandam. Jā, un runājot, teiksim, tagad, skaidrs, ka tev tas laiks ir ierobežots Latvijā, cik laiku un dienas tu var pavadīt uz ūdens, bet ja tev, piemēram, būtu brīva diena, kā tu viņu pavadītu? Ar laivekrāniem, bez laivekrāniem, sapalos, līdakās? Nē, noteikti, ja man būtu, tu visu dienu gribētu makšķerēt,
obligāti es sāku klasiku. Un tad jau, ja tur vēl naktī grib palikt, es ar ekrāniem, ar laivu braukt. Jo man patīk tā, kā mēs pēdējās reizes tur bijām pagājušajā gadā, piemēram, un aizpagājušajā gadā braukuši, vai ne, uz Alūksni. Tā mēs arī darījām. Mēs tur visu dienu pilnībā klasikā. Un, kad nakts gribās makšķerēt, tad uzreiz ar ekrāniem. Tomēr klasikā jau ir forši, ka tu neredz un nezini, ne? Un ka tev vienā brīdī ieknāp, jo ne? Tas ir forši, bet arī ar ekrāni forši. Tur jau tomēr, zini, it kā liekas, tas ir baigi viegli un viss, bet, tur, lai tas būtu viegli, es nezinu, tur ir man liekas, ka katru dienu jābūt uz ūdens un ļoti ilgi, lai tu atkostu kaut ko, kā to dabūt. Jo tu jau viņus redzi, bet, tu viņus redzi, bet, lai tu viņus pierunā, tur ir savu knifiņu. Un pie kādiem cipariem tavs personīgais līdeks rekords šobrīd ir piestājis? Kas tev ir jāpārspēj šovakar? 1,12 m. Man arī 1,12 m. 1,12 m. Mēs jau plānoju, kā 1,35 m apmēram. Nākamā latiņa, jā? Jā, tur, ko tu rakstīties, uzreiz zini. Ambīcijām jābūt. Tieši tā, ja ir, tad, ja paņem, tad paņem. Tā kā tā. Jā. Ko mums, es domāju, ir pienācis dažu viesu jautājumu. Laiks tev būs... Ceru, ka zolīdi. Vienmēr zolīdi. Tev būs jāieliek austiņa, lai tu dzirdētu. Viņi ierunā? Jā, tā kā būs uz ekrāna un noklausīsimies. Es domāju, ka tu Džekus atpazīsi, kas tev uzdod jautājumus. Čau, brālī! Gunārs uzticēja man uzdevumu izdomāt tev vienu jautājumu. Tagad tu redzi, mums ir bišķiņ brīvais laiks. Tad jautājums tev, kā tu iesvētīji jauno laivu? Čau, brač! Klausies, visas tavas sporta traumas ir publiski zināmas. Vai ir kāda trauma arī bijusi makšķerēšanā, ko mēs nezinām? Pagaid, kā tu mēs iesvētījām to manu laivu? Stāst, kā bija? Bija kapitāli. Tas ir virsraksts. Jā, bija kapitāli, bija vakars. Un tad es, Gunārs un Gins izdomājām braukt makšķerēt. Un laiva bija tikko jauna un mēs visu tur tā, visu smuki sakārtojamies, tuliņi brauksim. Un tad mēs tajā laivu depo laidām laivu, un tur kaut kas nogāja greizi, un laiva vienkārši sāka no ruļļiem, no piekabas ripot nostīm, un vienkārši izsit cauram aizmugurē. Bet tas bija, palēmējās tas, kad viņa, tur tādā, 30-40 centimetru dziļumā tur iekrita iekšā. Viņi varēja pa vidu nokrist, bet sanāca tā, ka es aizmugurē to stūrī, tā kā ielocīju uz iekšu, un tad maz cauram izsit. Bet pēc tam diezgan meistarīgi salaboju, un tā kā pa lielam tu vispār nevar redzēt, ka tur kaut kas ir bijis, bet tā izsvētība bija, bija kapitāla. Uzreiz izturības tests, vienlaicīgi. Un nervu sistēmai arī. Ne, bet bija normāli, nebija tik. Pārdzīvojumi jau bija, bet nebija tāda, nebija. Jā, un tad bērns. Jā, un pirmais laiž iekšā un klakt. Tas tikai iznāk no dzemdībām un bērnu rati apgāžās. Nē. Tā laiva kalpo, viss kārtībā. Viss ideāli saka, tur ir tik labi sataisīts, kad tur, ja tu nezinātu, tur nevarētu pateikt, ka tur kaut kas ir bijis, pa lielam, tā kā viss ir kārtībā. Kas tur vēl bija par to traumu, jā? Jā. Apdrošinātājiem jādzird, jā? Tas bija, kas bija Barcelonā, kad es spēlēju, tad bija, tad es pierunāju iebraukt līdzi. Un mēs aizbraucām tur pie ezera, es tur biju uz tādu vienu ezeru, tur pabraukāju, tur arī tur nekas baigs, vai ne, bet, interesants, tur man nebija tik, tur tāpat tās bija no Barcelonas kāds 100 kilometri, tādam tuvākam normālam ezeram, kur līdeks ir. Un tur bija tā, kad es noķēru kaut kādas tur 2 līdeks, viena bija tāda mazāk, un es viņu ķēru uz to buldogu. Un tu zini, kā tie lielie, tie maskie āķi ir. Un tur es jau vienkārši tur tāda krauja bija, es biju nolīdz pa to krauju tā, ka jau garīz kājas jau slīd ūdenī, un es tur tā baigi metu, ir vēl kārā, es viņu kaut kā, tā kā ņēmu aiz žaunām, un es tā kā paslīdēju bišķīt, un viņi sāk spuroties, tā kā, ārdīties, un tie lielie āķi man izgāja pirkstam visam cauri. Un zini, vienā pirkstā rītīgi man te viss bija cauri.
un otrā pirkstā bija mazliet. Un tā zivs vēl galā karājās. Cik liela bija? Es nezinu, kāds 70 centimetri, tā kaut kāda, un viņi tur visu laiku ārdās, un es viņu mēģinu tā, lai, nesāp. Tas uzēju augšā līdz mašīnai tur, un mēģinu viņu atkabināt. Un tās knaiblas mani, un es kniebju, viņi tie āķi tik stipri, ka nevar pārkniept viņus vienkārši. Līdaku joprojām karājas. Viņi tur karājās, viņi nenāk ārā, tur ir tie āķi iekšā, un es nevaru neko izdarīt. Un tad kaut kā es to līdaku dabūju tā kā nost, jo viņi tur visu laiku ļurkājās, un tad es, tās knaiblas tur reāli nevar pārkniept, viņi tik cieti tie āķi ir, un tad es ar visām sāpēm, viņi vienkārši nolikt tās plaķenes pret zem, un no kājas, sītas spied virsū, un viss te plīst vienkārši, bet bija normāli nokniebu tos galdus, izvilkt to āķi ārā un turpināja makšķerēt tālāk. Tā kā nekas nebija, bet, tas bija visvairāk tas sāpīgākais bija, ka viņi tev tur kratās pa to roku, un tu viņi nevar noturēt un tā, bet, tas bija smieklīgi. Bet tā traumas īstenībā nav bijis no copas. Klubu vadība zināja par tā? Jā, es gribēju prasīt, vai līgumos nav kādu punktu? Nē. Pēc tam uzreiz, vai ne? Aizgāju pie doka pateikt, lai man ziedīt uzliek. Uzliek ziedīt, pret infekciju. Jā. Viss normāli, un tur jau tāds, kas tev tur var būt, vienkārši izdurās cauri, tas nekas tāds. Par nerunēs plēšu vai ko, galvenais. Tur laikam viss bija kārtībā. Jā, ejam pie nākamā video jautājuma. Tas būs no šī meistardarba autora. Nē, no cita meistara. Tu zini, jā. Tas ir kapitāls, šitas ir jāliek kaut kur. Hi guys, best regards from Finland. I'm Jonte from Polar Bite Fishing, and I'm here with my lovely dog, Buster. So, Roland, I have some question for you. You have started making your own baits lately, and I want to ask you how many or what kind of problems you have faced at the beginning of your bait making career, like pouring plastisol to your bare hands or something like that. I can say that I have done all those mistakes what you can do when you start make your own baits. I wish you good luck and all the best. Sirsnik pateicuas. Tightlines, bye. Jā, ātri iztulkošu, tas ir Jonte, kurš ir arī pazīstams mums no mūsu copas piedzīvojumiem, somu mānekļu meistars, un viņš, cik es zinu, ir daudz palīdzējis tev ar padomu. Visu. Jā, un viņš prasa, kādas ir kļūdas, kādas tev ir nācies jau līdz šim pieļaut, veidojot mānekļus. Zini, kā tur tās kļūdas visu laiku bija, tāpēc, kad, ok, tev tā kā pasaka, bet tu dari to, ko tev pasaka, bet nesanāk, un tu vienkārši nezini. Un tad tu vienkārši vēl vienreiz raksti un prasi, kas tur vēl varēja būt. Visvairāk jau laikam, zini kā, ja tu no rokas taisi, ja tev nav to spiedes pieļaut, ka tāpēc arī tur ir kaut kādi mini burbulīši, tie, kas handmade lūriem, visiem tā ir, kur man ir bijuši, kurus no cilvēkiem pieris, kas ar rokām taisa, vai ne? Bet tad tur tādi galvenie knifiņi bija, ka, zini kā, tur jāuzkarsē kārtīgi, tur jāiezieža tur eļļu kaut kādu tur iekšā, zini, lai viņš tur viss tā forši. Tas, un vairāk jau man tie misēkļi bija no šitā te, kad es no rokas taisīju to koka, to mānekli, kādu es gribētu, lai viņš izskatās. Un, kad man jau, zini, es dzīvoklī esmu, man tur nav kaut kādas tur tās slīpējamās mašīnas, viss uzparīgs, kur tas, nezinu, kā to zāģi sauc, tas kaut kāds figūra zāģis vai kas? Jā, figūras. Jā, tas viss no rokas, nazīti, papīra nazīti normālo, viss no rokas, un vispār smilšu tie slīpējamās mašīnas nekāds tikai ar roku vienkārši, tā kā, vispār no rokas pilnībā, Un tas bija, jā, un tur bija tās problēmas, ka tu pa lielam tur iztaisīs jau tā smuki, kad jau, zini, jāpulē, tur jānokrāso, lai, izstās, kā tu gribētu. Un tā kaut kas nolūst, vai ne? Tad, zini, aste nolūst, kaut kur, zini, pa stipri paņem, vai ne? Tā tur akal no jau. Un tad, tagad man bija, es gribēju uztaisīt vairākus tos moldingus, vienkārši, zini, kā, lai pie vienas, kā tu liek, tev var izlēt vairākus. Tad nopirku tāds, tur pušamo krāstu, viņi nopūt, tad viņas nopulē, lai viņas vispār pilnīgi bez grumbām, tāds plasmasīgs viss paliek. Jo es biju viņus jau nopulējis, bet, kad es lidoju uz Latviju, es biju Somā, viņas pat iefasējis ritīgi.
kaut kādā mistiskā tur bija nospiedumi, kaut kādi iespiedušies iekšā. Es atkal slīpēju. Noslīpēju visu, tagad paņem krāsu, uzpūš to krāsu, tā tur plaisā lobās, uzpūš citu atkal, kaut kāds 4-5 krāsbuņus pirk, beigās atrada īsto, kas neplaisā, kad uzpūt tā arī paliek, tādas visādas, un arī to moldingu izliešanu, tur jau arī tur burbuļi visādi nāk iekšā, ne, tad tur kā tev tur no augstāk, tur jātur viņš, lai tur lēnām tek iekšā, zini. Un tu vienreiz bija, likās, šis būs īstais, viss tehnikas pareizās, un ne, no rīta pieceļos un vienkārši viss tas silikons, es no Lego klucīšiem taisīju to kastīti, un tur vēl, tur skoči tur notina, un tur paši apakš tur ar to plastelīnu, saspēlē, to nekur nenāk garām, vienkārši no rīta pieceļos, un tur viss tā iznāca sārā. Zinu, un tiešām tā bija tā pēdējā reize, ka tev liekas, tagad būs perfekti, tā kā perfekti, tā kā viss smuks satecēja, bet, tā, bet man jau visvairāk bija tā kļūda, kad no tiem, kuriem es pasūtīju tos visas tās vielas, vai ne, viņas tur kaut kādas, man liekas, jo tam, kad tu jauz tev tam silikonam kaut kāda, tas cietinātājs jāliek klātīm. Viņš kaut kāds vecs bija, jo es reāli tieši darīju tā kā tur ir teikts, un tur vienkārši tur samais, un tev pēc minūtes jau viņš paliek tādās, tā kā gabalos krīt ārā, viņam reāli tā kā, vienkārši jāizpil smuki. Un tas viņam rakstīja, un tad beigās dabūja jauns viss. Bet, jā. Tu varētu uzbūrt ainu. Tu esi, nezinu, Turcijā vai, ka bija Spānijā, Barcelonā. Tu dzīvo viesnīcā? Tā kā vai tev bija kāda apartamenta? Kā viss notiek? Vienkārši tu mikroni tur to silikonu kausai. Kā? Tas bija labs. Kā vienkārši šogad es pa lielām viens pats dzīvoju, ģimene braukāja pie manīm. Un tu kā, mums no rīta ir treniņš, un jo mums ir daudz spēles, mums 2 treniņi vispār vairs neeksistē. Un vienkārši tu no rīta notrenējies, tu atnāk mājās, tur, nezinu, datorspēles uzspēlē. Tu vienkārši nav ko darīt. Trini vienkārši mānekli. Un es vienkārši sāku domāt, jo es gribēju, tas jau man vairāk ir tā, ne jau, lai es kaut ko tur, kaut kāds biznes vai kas. Protams. Man vienkārši bija tāds, vienkārši galvā ienāca tāda ideja, davai pamēģināt, es varu vai nevaru. Un tad es vienkārši aizgāju uz veikalu, nopirku visu un sāku mājās taisīt. Zini, tādā ziņā, pamēģināt, vai es to varu uztaisīt. Bet reku beigās uztaisīt, tu jau redzēji, vai ne? Šo to es redzējis, jā. Spēlē pareizi, kustās, viss kārtībā, pat ir zivs uz viņas noķerts. Man tas tādā ziņā ir prieks, kad, zini, es ar to nekad nebiju saskāries, un tā kā pirmo mēģinājumu tu jau daudz maz normāli sanāca uztaisīt. Tā kā jā. Tas ceļš jau arī nebija tāda baigā ātrais. Izklausās vienkārši nopirkt komplektu uztaisīt, bet es atceros no visas tās sūtītā materiāla, ka tur sanāk, nesanāk, forma nav, tas jāgrib no jauna. Varbūt, ka tu vari ieskicēt, kāds ir tas, piemēram, tiem džekiem, kas arī domā kaut ko tādu darīt un domā, ka tas ir vienalga viegli vai sarežģīti, varbūt tu vari izstāstīt, kas ir tas minimālais lietu apjoms, kas ir jāiepērk, lai vispār sāktu to darīt. Jo pie mums tā kultūra ir tādos bērnu autiņos vēl, bet tas nav arī, ja to ceļu iziet, tad tas nav baigi sarežģīti. Ka to var darīt, ja ir kaut kāda neliela saprašana par fiziku. Sākumā jau tev jau pa lielam neko nevajag. Atrodi, piemēram, koku tur bez zariem iekšā, kas tu redzi, tīrs, smuks, vai ne, tīri izdomā, kādu formu tu gribi. Uztais uz lapas, tur nozīmē vienu sānu, augšai tur, piemēram, to pieras daļu tu atstāji tādu. Un tu labi, tu neko nezīmē, un tā tālāk tu uzzīmē to vietu, kur tas silikons tā kā beigsies. Zini, tāpat kā Jons gumijai ir augšā tāda gropīta, tāda iekšā tāds. Tas ir tā augšas daļa, tu iezīmē, kādu arī viņi gribētu. Visu, un tad tu nozīmē abas sānas, un tad vienkārši ar to, ko tajā papīra nazī viņu ņem nostīm un visu. Kamēr tu tā kā viņi izgrib, un tu jau sāc tur slīpēt, jo, ka es skatos visus šitos te YouTube, tur jau viss tur ņem pa lielām, viņiem visiem ir tās slīpmašīnas lielās, tu vienkārši nolaid, tur 2 minūtēs, tu jau pa lielu formu dabū. Man tur tādas lietas nebija, tas vienkārši tā pamazām, vispār bez stresa, pamazām tur katru vakaru kaut ko padarīja. Ar roku izgrib to koku formu, un pēc tam, kas jādara? Un pēc tam tu viņu izgrib, tu viņu noslīpē
gludu, tad tu izdomā, kādu tu asti gribēsi. Tad tu izdomā astē leņķi, kādu tu gribēsi. Nu, tev jau zin kā, ja tu makšķerē, tev jau galvā ir apmēram ideja, kā viņas stāv. Ir 90 grādos, ir mazliet tāda, un tad ir vairāk tādā leņķī, pavisam vienkārši. Un tad tu vienkārši sāc kaut kā to īstais formu astē, salīmē kopā viņas. Un pēc tam, kur jāliek tas koka klucis? Nē, pēc tam jau sākās, tu viņu nopulē, un tad jau tas sāc laist tās krāsas kārtas virsū. Nē, es domāju, no sākam izgriebt formu, kādu tu gribi. Lai pēc tam ir jāuztais tas moldings saucamais. Jā, bet kad tu uztais to koku kluci, tad tev jāpāriet ar krāsām, lai viņš ir pilnīgi gluds. Tad tu taisi to moldingu. Tad tu vienkārši uztais pareizā izmērā to, taču no visu var taisīt arī, nezinu, no stikla traukā to viņi var uztaisīt tādā mazā. Bet es taisīju, jo es skatījos internetā, kā darīja viņi tiem Lego klucīšiem, tā kā es jau stāstīju satais. Tad vienkārši iecentrē un tad tās vielas sajauc un izlai, un tad tur, nezinu, līdz rītām viņi atstāja. Tad vienkārši izņem to mānieku lārā un tev ir forma, un tad jau sākās visas tās karsēšanas un tas. Silikona liešanas, jā, un tad krāsošana. Tad kā tev ar mākslinieka talantu? Varētu būt labāks. Nē, man jau, kā tā mašīnīt pušamā, tur ir tāda jūtīga diezgan. Ja smags pirks ir, tad tur, tā. Bet, tās pāris, ko es nokrauso, īstenībā man nebija tik traki, bija normāli. Pa lielam, zivs to neredzēs. Galvenais, ka tās kaut kādas krāsas tur ir, un īstenībā man tīri ok. Es domāju, priekš pirmā mēģinājuma tāda, tīri ok sanāca. Un cik tev ir šobrīd jau mānekļu veidi? Cik tu esi izlaists gatavs, kas liekami? Man viens tas standarta māneklīts un viens tas Big Bait. Man ir vēl viens, bet to es neesmu izlaists, tāpēc, ka tur tā plaisēšana notika. Un tad es bišķi sadusmojos, man nebija laiks tur ņemties, un tad es tur tā kā nomet malā. Man pa lielām vajadzēja redzēt, vai es varu izdarīt, vai nevaru. It kā sanāca, un tad man jau nav tas tā, tagad sēdēšu, tur jau arī tomēr jāsēž, un tur jālai, jāgaida, tur ir kosmos, tas nav tā kā ātri izliet, vai ne, tas vispār tad ilgs process, jo, protams, ar tām spiežamām mašīnītēm, tām jau ir ātrāk. Tu var, piemēram, tev iztaist tādus to moldingu, tur nezinu, piemēram, kaut kādām 4 iekšā, tad vai 2, tad tā kā tā. Man nesen bija diskusija ar draugiem par to, ka, veiklā viss pārdot tās zivtiņas, tādas smūkas, krāsainas, tur plūdeni tā līnija un tā tālāk. Kāpēc neražo tādas neglītas formas? Tā kā, kroplīgas zivis un tā, jo līdekļi ir sanitārs. Viņai tā kā, varbūt viņai tieši vajag kaut tādu neparastu. Nē, bet ka es tagad arī, kad es šito te visu sāku skatīties, piemēram, tajā pašā Instagramā, tu ieeji un tur pie tiem, nezinu, hashtags un tas handmade lures vai kaut kas tāds, un tur tāds brīnums var redzēt, ko es tur biju redzējis, tur tā kā, reāli tā kā kobra izskatās. Viņam tā kā forma, tā kā pigšadam ir, giant pigšad, bet viss tur tāds, tā kā čūskai reāli, tādu, un tā kā muta arī čūskai es biju redzējis, tā kā galva ir reāli peles galva. Tur džeki tur izpaužās. Jā. Bet par to kroplīgo es arī domāju, tieši tā paša iemesla pēc. Es domāju, ka tā atbilde ir ļoti vienkārša, tāpēc, ka mānekli jau pērk makšķernieks, nevis zivs. Tieši tā. Bet varbūt jāuztais kāda aglī lūrs vai tam līdzīgi arī varētu. Jā, kaut ko izdomāsim, ne? Nāks uz praksīt. Iepīsim arī skatītāju jautājumu, sāk ienākt iekšā. Par to pašu tavu mānekļu liešanu. Kristiāns Godiņš jautā, vai cik lielākā līdekļa uz tevi pašu lietā mānekļi ir noķerta? Es vēl neesmu noķeris, es iemetis uz stundu alūksnē. Es zinu, kā es uztaisu kaut kādas, un tas kādam atdod, un tad tā. Jā. Nē, bet cits jau ir noķēris uz tavējo. Stāsti. Es tikai nezinu, cik liela viņi bija, bet viņi bija noteikti pāri metram. Tas nebija es, tas bija Juris Kudēko. Mās, ka vairāks bija. Jā, tā kā viss tur strādā. Es pats arī esmu redzējis, mētājis, tur tiešām viss ir ļoti labi. Giņš arī noķēra. Jā, es tikai nezinu, cik liela viņiem bija. Bet, 90 kaut kas virs. Bet klasiski Big Baiti ar laba formu, viss tur nevar pateikt, ka basketbolists taisīs. Makšķernieks taisīs. Ja ir talants, tad viss. Tā vēl kaut kāda iekļuvējuma. Jā, mēs varam par to, kur Jānis Briedis jautā,
Kā domā, Roland, ko vieglāk noķert 115 cm līdaku vai 45 asari? Es teiktu, ka līdeki vieglāk. Jo es nekad asaru nebiju makšķerējis, un tagad, kad mēs pamēģinājām, mēs tur noķērām, tur divus mēs noķērām, un tur pāris aizgāja, bet es nezinu, 45 asarim, mēs neesam to saskāries vispār, bet no to asaru copi. Es nezinu, es pamēģināju to copi, man viņi it kā tracināja, it kā patika. Tā kā, bet man liekas, ka tādā Latvijā 45 asaru, man liekas, kad ir grūti. Man tā liekas. Bet tā pieredze, kur tu mini, tā ir no Tumsas kausa? Jā. Kā tev tur gāja? Tumsas kausā bija godaugotā pēdējā vieta. Bet tā īstenībā forši. Es vienmēr gribēju kaut kur tādās sacensībās piedalīties. Man nekad nebija laika, un tagad bija tāds variants. Toms ar Gatu teica, ka mums jāpiedalās, tad mēs piedalījāmies. Un pa lielam bija interesanti apsīties, kā tas viss notiek, jo es jau viņiem arī tur 100 jautājumus uzprasīju, gan jau viņiem, Viņš apnika, jā, jo, zini, kā tur ir, kas tur, vai ne, un visu, bet tā kā turpmāk tā būs tāda laba pieredze, ka tu vismaz saproti, kā tas notiek. Jo pa lielā mēs jau, kad mēs laidām, mēs zinājām, zandartu mēs 100% dabūsim. Līdāk, jāpacīnās, jo zandartu es domāju, kad varētu dabūt. Un pasarīšiem mēs tieši runājam, asars, mēs tur iebraucām tā kā pamēģināt bez variantiem. Vispār, nezinu, aizbrauc tur, kur viņi tā kā saka, kad ir, vai ne? Es nemāku. Es nezinu, un tā mazā makšķerīt tievā, es gribēju padoties pēc pusstundas. Spēļu makšķerīt, ja tev. Jā, un tad likās, dabūsim, vai ne? Tad mēs sākām ar tevs asaras un domājam, vismaz pāris kāds 3 noķert, un tad braukt tālāk, vai ne? Un tad no rīta kaut kāds asaras. Jā, un tad mēs aizbraucām uz Juglu, kur vienmēr, bija iespēja zandartu dabūt, vai ne? Un vienkārši aizbraucām, un tur viņi nebija. Tur vienkārši nebija. Lepni lūgt sacensību pasaulē. Tur vienkārši nebija. Un tad tur mēs baigi ilgo laiku. Tā bija kļūda īstenībā. Mēs ilgu laiku tur, jo mēs visu tās bedres izskatījām, vienu līdaku redzējām, un pa kuru mēs tur nostāvējām un mētājām, bet vispār pat nekāda interese nebija. Tur visādos veidos mēģinām pierunāt. Vispār neko. Vajadzēja mainīt vietu ātrāk, bet nē, tas, kad tajās sacensībās mēs jau zinām, ka tur tiek džeki, kas tikai sacensībās piedalās, ka nebūs tā, ka reku zaļie gurķi tuliņi atnāks un parādīs. Nē, visādi jau var gadīties, bet nē. Bet to kaut kādu sacensību mandrāšu noķēri? Tad nebija vispār piliņš, ja? Mierīgi, man vairāk sākumēs uztraucos par to, kā tur jāmēra, zini, lai nav tur kaut kā tu noķer un tur tev nepastāst. Tehnisks fails kaut kāds, jā. Kaut kāds, jā, un tur tā, bet nē, tur vispār viss mierīgi. Protams, ka gribējās noķert kaut kādu zandaru, kaut kādu 1-2 zandarts vismaz, vai ne? Vismaz, lai tev kaut kas tur ir, un tad būtu savādāk, bet, kā bija, tā bija. Bet tu minēji, ka tā tev bija tāda pirmā sacensība pieredze, jā. Ja? Bet kā tev pašam šķiet, tas varētu būt, tā varētu būt kaut kāda tava ikdiena, tu gribi tieši uz to sportu tēmēt vairāk? Noteikti. Tad, kad jau man būs, 70 gadi? Nē, es domāju, tad, kad beigšu basketbolu spēlēt, 100% iešu uz kādām sacensībām. Tas ir forši. Interesanti tāds, mazs adrenalīns, pacīnīties ar profesionāļiem, ritīgiem, vai ne? Bet es domāju, tur jau daudz gadu pa to laiku jau kaut kāda saprašana būs par to visu, bet, jā. Mēs pēc pāris gadiem varam redzēt Latvijas čempionātā spinningošanā laivā. Ja man būtu laiks vasarā uz vēl kādām sacensībām aizbraukt, es noteikti aizbrauktu. Ja tev ir izvēle braukt brīvdienās vai uz sacensībām, tad tu iet uz sacensībām. Tas ir dēļ tā pierastā sporta adrenalīna, kad vajag kādu ar ko sacensties, jo ir ne pretējais, bet ir dažādas frontes. Man, piemēram, es nepiedalos, gribās pašam ar sevi sacensties, savus rekordus pārspēt, bet sacensībās tur nāk, protams, tas papildu adrenalīns klāt, ka tu uzvari arī kādu citu. Kā tev ir? Kaut kā tā. Īstenībā tas ir forši, ka tev
Latvijā tik daudz, labi makšķernieki, labi sportisti, vai ne, un tu tā kā piedalies vienās sacensībās, kā, pilnīgs iesācējs, un tu vari redzēt, kā tie rezultāti ir, paskatīties, kā viņi makšķerē, jo, tu jau redz, kā citi tur, nezinu, varbūt uz lielām zivīm iziet, vai ne, citi tur salas tikai to taboliņu pilnu, vai ne, tur, interesanti, vai ne, tādā ziņā, kad paskatīties, kā tas viss no iekšpuses notiek. Tad tev ir lieliski iespēja kļūt arī par unikālu sportistu savā ziņā, jo kādreiz 50., 40., 30. gados bija veči, kas bija Latvijas izlasē futbolā, hokejā, basketbolā, tad, zinot tavu apņēmību, tu varētu varbūt pēc kāda laika būt arī Latvijas izlasē spinningošanā? Netek. Nē. Kaut kādam, Šito mēs saglabāsim, pēc pāris gadiem parādīs. kaut kādam virsmērķim jau jābūt. Kaut ko taču tu gribi uzvarēt, ja tu sacensībās piedalies, vai ne? Ja es iešu pa īstam sacensībās, tad jau arī tas būs pa īstam, zini, tad tev tur jātrenējās, šitajās sacensībās, ko mēs vienu vakar iebraucām iekšā, uzsējām asaru māneklīt un pamēģinājām asaru noķert. Rotiņu? Jā, un tur, man liekas, ka mēs vēl, tas bija, man liekas, ka tas bija pirms sacensību, man liekas, ka mēs Zandaru 67. dabājām vēl, vai ne? Ja es reāli, ja tā saliksies un ja es to darīšu, tad kāpēc gan ne? Protams, tad jau viss tev jātrenējās, jāzina savas vietas, savas tās ādarītes. Un kas ir, tiksim, jāņem vērā spinningošanā laivām, tas ir pārinieks, jo tev jābūt kāda pārī. Manuprāt, tas ir liels izaicinājums atrast īsto pārnieku, kuram tu uzticies, ar kuru ko pats sastrādājies. Tev tāds ir? Jā. Man ir mūsu kopīgs draugs Linards. Palielam, es ar viņu... Viens no jautājumu uzdevējiem. Jā. Tas, kas tur laivā sēdēja. Un palielam, mēs jau vienmēr braucam ar viņu iekšā. Tā kā citreiz mēs no mūsu grupas tur pamainamies, viens ar vienu, viens ar otru aizbrauc. Tā kā tā. Varbūt mēs varam pieslēgties pie trešā video jautājuma šobrīd. Filmē, jā? Es varu uzdot jautājumu, jā? Es varu runāt. Sveiks, Rolands Šmit. Piedod, ka es nevaru būt uz vietas nodot mākslas darbu tev. Es ceru, ka tas ieies tavā kolekcijā kopā ar kraklu. Vai jau krakliem, jā. Es ceru, ka tu esi daudz izstāstījis par zivīm foršas lietas, un tad mans jautājums būtu tev. Sezonas spēle, vidēji nozīmīgi bazarbīterīts, vai to, ka tu izvelc līdz šim lielāko līdu, ko tu esi izvilcis, pa ko tev būtu lielāks prieks? Tāds mans jautājums. Paldies! Nē, zini kā. Basīts jau tas jau arī tā kā tev darbs ir, tomēr jau tas, laikam, tas bazarbīterīts būtu, jo, tas ir tavs darbs, tas ir, reāli, tas ir tas, kas tev būtu jādara. Jā, tai lielajai līdekai vēl būs daudz gadu. Lielās līdekas vasarā atnāks pašas. Pašas laivās laiks. Labi, tā kā te bija jautājums arī par basketbolu un par darbu, tad varbūt mazliet par tavu copas pieredzi Spānijā, Lietuvā un Turcijā. Tu visās valstīs esi vismaz mēģinājis ķert līdekas. Kā bija Spānijā, kādi tur ir apstākļi? Jo Latvijā, es domāju, ka neviens speciāli uz Spāniju pēc līdekām nebrauc. Viņas tur ir, nav lielas, mazas? Spānijā, es arī tur pilnībā neko nezināju, vienkārši aizgāju uz makšķernieku veikalu un vienīgo cilvēku, kas runāja angliski, sākumā, mēģināju tur izstāstīt to, ko es gribēju angliski, bet kas, saprata tā kā to, ko es viņiem prasu. Es jau tad spāniski runāju, bet, nevarēju tā tik sīk detaļās varbūt pateikt. Un tas vienkārši uzreiz paņēmu to, ko man vajag, un vienkārši pateicu, kur man jābrauc makšķerēt, ka es šeit nezinu. Tā viņš iedeva man vairākus variantus, un tas sāk braukāt tur. Bet arī, tur ir tāda, tā kā klintis apkārt, un tev vienkārši tu jau redzi, ka tur varbūt ir 2 metri, un pēc tam tur aiziet dziļāks. Tad es tur biju pamakšķerējis kaut kāds tur, lielākā man bija 92 cm līdeka tur. Bet, tur kaut kā viņi savādi makšķerē, man liekas. Tas iegāja veiklās, prasa Big Bait, viņi,
Viņš iedod man kaut kāds, 15 centimetru mānieku, tas ir bigbaits. Es saku, tas nav. Es vienkārši parādu, kāda ir bigbaita. Viņš nav tāda, tur neeksistē. Un tur es biju pabraukājis, tur uz Ebro biju bijis. Samos esi braucis? Vot mēs ar kopīgu draugu Linārdu. Viņš bija ciemos un vēl viens no Valmieras man čoms un mēs aizlaidām uz Ebro. Un tad tur velcējām. Tur viņi mums piedāvāja arī gidēšanu. Mēs teicām, nē, mēs paši gribam. Tad tur gidējām un tad Džekiņš izvilka. Mēs nemērījām un nesvērām, bet es teiktu, ka 15 kg vismaz vajadzēja būt. Ja ne pat vairāk, tādu lielu tādu samu. Bet man nekas nepieķērās tur. Bet, tur ja pa saviem runājot, tur ir kosmos, man liekas. Tur ir ārprāts. Bet pa līdekām viņiem tur tā. Man liekas, ka Spānijā, cik es tur biju interesējies, līdeks ir vairāk tajā Ekstremadūrā. Tas ir tas reģions, kas tur ir Spānijā. Un, turpat arī gidi ir, kas gidē uz līdekām, uz visiem zandartiem. Tur viņš labāks ir. Bet tur man teica, ka tur nebūs nekādas līdeks, bet es aizgāju tāpatās laiku kādu kontaktu un kaut kas bija. Man liekas, ka tur tik labi nemāk. Un tad tas vīriņš man pierunāja nopirkt to pakaviņu, to bellyboat ar visām pleznām un visu. Un tad es ar to arī ielaidu iekšā un tad arī kaut kādā 90 dabūju. Bet tas arī bija Ebro, bet starp dāmiem tādā vietā. Un tā viņi, tie džeki, tikai to mauc, un viņi brauc reāli tālu, tur pat citreiz 3 stundas kaut kur aizbrauc un makšķerēt, jo tur ir grūti, tur ir jāmeklē kaut kas viņiem. Un tad Lietuvā jau... Saprotamāki apstākļi, ja? Jā, saprotamāk, tur jau, man bija pat laiva līdz uz sezonu, un stāvēju tur un kaut kad iebrauc no laivas, man liekas, ka es viņu kaut kā dabūju kaut kādā brīdī, kad tur tik daudz es viņu, man liekas, nebraucu makšķerēt. Tad es tur no krasta gāju, tur kaut ko ķert sapals vairāk, zini, tā nevēža supīt, kas tur tuvu pat blakus bija, tur gāja tur uz sapaliem, tur tos paķēru. Un tad pirmajā mājās jums atceros, vēl sūtīja video. Es atceros, bet izstāsti tiem, kuri nav redzējuši, kas tur bija tajā video. Tur bija bēdz. Tas bija reāls metrs un vienkārši tā upīt, es nezinu, kaut kādas salatas lieluma, bet ne tādas salatas kā kur pie salatas grīvā, bet, kur nezinu, masalats apieram, tā kā viņi ir tāda, viņi arī bija varbūt pat mazāk. Un tur es vienkārši, tur bija viss pārplūdis, tur, kur es tur mētāju, tur viss bija, es nezinu, cik metru tur ūdens bija augšā. Es vienkārši skatos, tieši tos spinnerītes dabūju, ar delivery, jā. Un es vienkārši skatos, tur ir milzīgs trauma, un tur kas reāli bija krūma, un es stāvēju, tur ir tāda milzīga atstrauma. Kā es iemetu iekšā tur uz 2-3 reizes, neatceros, kur, bet, pirmie metieni uzreiz ritīgi ieknābu, un, pacīnījos, un pievilku pie krasta, es jau redzēju, tur ir viss tas zālais apakšā, viņi uznāca uz zālēm augšā. Un es tā kā iešu klātīm, un viņi uzreiz aizgāja projām. Nospirinājās, bet tā bija liela, es vienkārši nedomāju, ka tādā mazā upē, zini, tur tā tīri. Es tā uz acis skatījos liela atstrauma, tad, zini, straumē viņi nesēdēs 100% atstraumē, un tur pirmie metieni uzreiz aizgāja, bet, tās bija bēdas, tas būtu, reāli pēc tādas, kādas es līdekļus redzējis, tad es varētu pateikt, ka tas reāls metrs bija. Ne jau, protams, kaut kāds 1,10 m, bet, tāds metrs bija. Spēlējot ārzemēs, tu spēlēsi daudzos klubos, vai tev bija arī kāds komandas biedrs, arī comandas, kur varēja pārspriest tādas lietas? Žalgirī man bija Lavrinovičus, man draugs, arī viņš bija tagad, es viņu paņemu līdz Zalūksni. Jā, viņš arī, viņam patīk makšķerēt, vai ne? Un gan visādi, viņam ir tas laiks, ka viņš makšķerē visādi kā var, vai pludiņš, vai tur feederis, vai spinnings, vai vienalga. Ar to tas bija tāds makšķernieks. Un stāsts pa Turciju, tas bija labākais. Es saņemos, atrodu tur patās ap Stambuli ir ezers. Internetā tur kā traks meklēju, tur makšķers, man vajag, zini, tādu, neņemšu mazo makšķeri, man vajag, vismaz 130 gramu testu. Lai kaut ko, var jau iemest kaut ko lielāku.
tur tā cīnos, lai atnāk viss tur saliek. Nu, tagad būs brīvdienām laiž uz to ezeru. Aizbrauc. Nu, arī tur, zinu, tā kā arī viss, tā kā es teicu, kā Spānijā, tur tādas klintis, tāda akmeņi, viss tur tāds, un es uz acerēdzu tādu vieti, iet tādu bedru, uznāk tādu sērīt un tāds vēl līcīts. Es jau zinu, ka tur ir. Es tā aizēju, bet, nu, zinu, tur tā kā lauki bija vairāk, tāds netīrs, viss tur tāds slikti. Un es aizēju tā pirmos 2 metienus tā iemetu, zin kā, man tālumā likās, ka tie ir akmeņi, kas tur stāv, ne? Es tā iemetu un skatos, vienkārši sāk celties kājās tie ganu suņi, kā viņiem tie kaukāzieši, kas tie tādi ir? Kangoli, kas kalnos, ka viņi tās visas tās aitas tur gan skatos, sāk tur 2-3 celties augšā, es tāds, viņi tur stāvis, tā kā pamētāji. Sāk skatīties, vēl tur apkārt, vēl visur ir. Tā neomalīgi paliek. Man īsākais copas brīdis, kāds 5-10 minūtes, es iemetu 2-3 metienus, tā lēnām aizgāju līdz mašīnai. Domāju, tur vēl kaut kāds ezers, tur blakus, tā kā aizbrauc uz to, bet tur ūdens galīgi bruns bija, nu tā kā nav varianti. Un es braucu apakaļ, domāju, varbūt uz otru pusīti. Vienkārši brauc cauri pa celiņu, nu tur redz cilvēku, pat viņi nebaidās, tie cilvēki tur iet un stāv. Es vienkārši ieraugu tādus suņus. Tie nav kaut kāds mazais tur krancīts, vai ne? Tas ir nopietnas suns. Un es pa to ceļu tur braucu līdz otram galam, un tur bija, es nopietni ap to mazo tādu līkumiņu ap ezeru. Nu, tur reāli ap kādiem 100 suņiem vismaz vajadzēja būt. Es nopietni, viņiem pat tur bija būdas, nu tur ir mazāki, lielāki. Es braucu tiltām pār, tur uz tiltu 10 stāvēja. Tas jau, ja es biju Stambulā, tur ir, Stambulā jau tā ir pilsētā, bet viņi arī visi, viņiem kaut kādas tur tās ausīs ir ieliktas tā kā žetoniņi, vai kā viņas sauc. Nu, viņi gan jau tur ir špricēti un kas, lai tur, nav problēmas, bet viņi tur tā brīvi, tur jau cik miljoni iedzīvotāji oficiāli, man 16 bija Stambulā pašā. Jā, lielākā pilsēta. Tas ir oficiāli, bet neoficiāli, es domāju, ka tur ir vēl daudz vairāk viņi kaut tie cilvēki vienkārši tos suņus pieļauj, ka viņi vienkārši izmet ārā un tad viņi tur dabīgi tur vairojās. Jā, es pat man bija interesanti, kad tur viņi negāja tā kā uz ceļu gulēju, vai ne, un es tā kā, man vēl bija tas te sendvičs un maizīt, un es vienkārši vēl pametu tādu desu maizīt. Viņi vienkārši paskatās, pavostu, viņi pat neņem. Un tas vienkārši saprata, ka varbūt tur īstenībā kaut kas, jo normāls suns viņš tā kāpēst viņu, ka man tā diezgan bīstam palikt, es aizbraucu mājās, bet tā nē, bet tur arī tur tā būtu interesanti pamakšarē, zinu, varbūt tur kaut kā viņi tur neķertās līdaks un varbūt sanāk kaut ko noķert, bet tur it kā man teica, ka viņi neko tev tur nedara, bet tur tādas milzīgas suņas, ka tu ieraugi tev negribētos īsti tur tā atrasties. Nē. Bet sanāca ar vietējiem arī parunāt par līdaku copu, kāds vispār makšķinās? YouTube baigi maz informācijas bija. Tur kaut kādi ir, kas tur ķerva, ne, bet kaut kāds, bet tur nav. Tur tāds līmenis nav, es domāju, tur aizbrauk kārtīgi, tur tos ezerus paķemēt, es domāju, tur viņas ir tās līdeks, tur to jūs video varēja redzēt. Bet es domāju, neviens neiet uz tādiem bigbeitiem, uz kaut ko, tā kā es domāju, tur, ja viņas paķemēt, 100% tur būtu kaut kāda laba līdeka. Tas tev, ja tev cilvēki tur nemakšķerē. Bet arī tur, cik tur miljoni cilvēki, Bet viņi var piekrastes copē vairāk, ne? Jā, no jūras to jau man arī sākumā tur teica, tur uz jūrā, es taču tur neiešu, zinu, tur citreiz tur gar to krasu stāv, tur vienkārši vesā rinda cilvēki, nē. Turcijas klubā bija kāds makšķernieks arī? Es tā baigi nerunāju. Nē, kāds bija makšķerējs, bet viņu arī kaut kādās okeānos, un tā zinu no Amerikas, piemēram, kur viņi tur... Un šos ievedē. Jā, bet, tā kā tā. Skaidrs, mums baigi kūst laiks ārā. Ko tu šovasar vēl gribi izdarīt no laivas un ar makšķeri rokā? Kādi tev plāni? Šausmīgi makšķerēt. Nē. Vēl kādu metru noķert. Reku vakardien sanāca ar lielu centību. Kurā vietā? Noslēpums. Okay. Neteči, taču mazajā Baltezerā. Cik garš bija? Cik liela? Tieši metrs. Bet tas neskaitās. Redzi, tagad ir tas, ka tev vajag lielākā 1,12 m dabūt. Skaidrs vispār ir zemērie. Jā, tas neskaitās vairāk. Nē, protams, ka forši, bet kaut ko noķert.
gribētos kādu lielu zandartu noķert. Lielākais, man liekas, ka man bija 7,8 vai 7,6 kaut kas tāds. Gribētos tādu. Asaras kāds lielākais? Asaras 29 centimetri. Kur augt ir? Ir, kur augt. Vēlam šovus var uzlabot. Jā. Labi. Tad Nobeigumā mēs... basketbola jautājumu. Pēc tam man ir viens basketbola jautājums. Jā, bliez vaļā. Tagad? Jā. Roland, nosauc savu Latvijas basketbolistu top 5. To arī Kristiāns Gundiņš jautāja. Tā top 5. Man šitas ir pamest zem tanka. Vēl nē, ātrie jautājumi tev pamatīs zem tanka, bet šis jau normāls. Man tā nezinu, kā negribās tā baigi izcelt. Kā bija vislabākie spēlētāji? Top 5. Latvijas Mans top basketbolists. 5. Porziņš, Dāvs Bertāns, Arturs Žagars. Tad es teiktu Rodions Kurucs. Tad vēl vienam vajadzētu ielikt. Kaut kādu no iepriekšējām paudzēm. Nē, es to sauc tie, kas tagad. Okay. Tie, kas tagad. Ko es varētu ielikt? Varbūt sevi. Jā. Nē, es sevis nelikšu. Labi, lai iet arī Dairis Bertāns. Brāļa Bertāna abi. Jā. Paldies. Jā, un mazliet papildinot par basketbolu, kuru no saviem personīgiem sasniegumiem tu uzskati par visaugstāko līdz šim? Vienalga ar klubu vai ar izlasi? Ar klubu Barcelonā, kad mēs izcīnījām gan vienā gadā Karaļkaus, un tad ACB līgas titulu izcīnījām. Tas tā, ar izlasi jau, protams, kā mēs nostartējām tajā pasaules kausā. Protams, ka tur bija variants ieķerties, un tiešām bija ļoti, ļoti labs variants ieķerties un tikt augstākā vietā, bet es domāju, tas arī ir tāds arī liels sasniegums. Tā kā mēs parādījām, kad reāli tik maz valsts uz tā visu fona, kāda mēs esam, kā mēs varam spēlēt basketbolu, un kad šeit arī visiem patīk basketbols. Labi, par basketbolu tev nemocīsim vairāk. Zinām, ka tu gribi pamakšķerēt vēl. Drīz laidīsim. Cik ir? 8 jau. Ātrie jautājumi. Nebūs daudz. Bet es Tu zini noteikums, vai ne? Vienu vai otrajā. Es mums skaties, mums tā minēja. Varbūt meloju. Tā izskatās. Aiziet. Pirmais. Bumba vai makšķere? Makšķere. Cope Latvijā vai ārzemēs? Latvijā noteikti. Taisīt mānekli vai pirkt mānekli? Tagad jau pirkt mānekli. Pludiņš vai spinings? Spinings. Līdaka vai zandarts? Līdaka. Beidzamais. Uzvarēt Eiropas čempionātā basketbolā vai noķert pasaules rekordu līdaku? Eiropas čempionāta basketbolā. Tomēr būs. Līdaka pēc karjeras. Ja būtu otrā, lai tā būtu problēma. Okay. Vajadzēja jautāt pēc čempionātā. Jā. Paldies tev par jautājumu, atbildēm. Mums cepurī tev dāvanā noteikti pavisam ir pateicībā par to, ka arī atnāc un atbildēji. Un arī... Man viņa jāvēl galva obligāti ir. Nē, tu varēsi droši pēc tam to arī copējot šodien. Un arī balva, bet dāvana no mūsu draugiem Raterbeits. Arī tur pāris māneklīši. Super, paldies. Tāda nav. Varbūt tur ir kāds asaru māneklis, nav? Nē, diemžēl nav. Šodien būs metas uz šo. Pamēģinu melnās. Gaidīsim bildi. Ļoti labi, liels paldies. Bet paldies tev vēlreiz, ka tu atnāci.
ir forši just tādu enerģiju, azartu gan sportā, gan arī copē. Tad neizcīkstošs enerģijas lādiņš vienmēr, kad ar tevi pļāpā vai par vienu vai par otru tēmu. Novēlam izdarīt un sasniegt visu, ko tu esi iecerējis savā basketbolista karjerā, ar klubu un ar izlasi. Un pēc tam jau var ķerties tam pasaules rekordam līdekam klāt. Kaut kādiem ambīcijām taču jābūt pareizi. Nē, nu vajag noķert tādu rekordu iespaidīgu. To vajag izdarīt. Labi, to mēs tev arī novēlam. Paldies tev vēlreiz, ka atnāci. Bija forši papļāpāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, jānāk biežāk, ja tik daudz dāvanas dod.